Saeimas priekšsēdētāja kungs, prezidija locekļi, cienītās dāmas un kungi. Kolēģi jau šodien diezgan daudz aprakstīja, kā ir ritējuši šie 3 mēneši kopš valsts prezidenta ievēlēšanas, kā jaunā vienotība pati demontēja savu koalīciju, Krišjāņa Kariņa koalīciju. Es vēlos pakavēties pie valdības deklarācijas dažiem jēdzieniem un punktiem, kas attiecas uz nacionālu valsti, uz kultūras jomu, izglītību, vērtību jautājumiem. Es lasīju to deklarācijas projektu, kas bija publicēts Latvijas sabiedriskajā mēdījā 12. septembrī 5:03. Šodienas projekts laikam tik no rīta iesniegts, bet lasīdams es brīnījos, kādēļ tur neparādās vispār jēdziens nacionāls. Kur nu vēl nacionāla valsts, nacionālā identitāte, nacionālās intereses. Krišjāņa Kariņa valdības deklarācijā gan bija šie jēdzieni minēti, nacionāla identitāte, arī nacionālais mantojums un tradīcijas, būtībā jēdzieni, kas ir nacionālas valsts virsprincipu izvērsumi konkrētos darba virzienos. Šodien jau pieminētais juridisko zinātņu doktors un tikko valsts prezidents Egils Levits ir skaidrojis, kāpēc Latvijā ir svarīgs šis nacionāls valsts virsprincips. Tas ir arī Satversmes ievadā, un to Latvijas valsts pilsoņi apstiprināja konstitucionālā tautas nobalsošanā ar konstitucionālo vairākumu tautas nobalsošanā 2012. gada februārī, aizstāvot latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Protams, paldies, ka jūs deklarācijā uzsverat, ka Latvijai jābūt latviskai valstī, bet aizmirst nacionālas valsts principu deklarācijā. Tomēr valdības deklarācija nav progresīvo partijas programma, kur to varētu aizmirst vai vispār nerakstīt. Tā ir valdības deklarācija. Lai arī, kā paši sakāt, jūsu koalīcija būs centriski kreisa. Es gan jaunai vienotībai kreisumu pavisam nenovēlu. Kur nu vēl Zaļo zemnieku savienībai. Par kultūras jomu ir viens teikums, kas ir tāds, vispārējs, tur varbūt dažās vietās vēl ir pieminēts, bet tajā deklarācijā, ko jūs apstiprinājāt, daudz no jums šeit 2022. gada decembrī, tur gan bija par kultūru 24 punkti, ļoti izvērsti. Un aicinu jūs arī pievērst uzmanību, kultūras ministrs Nauris Puntuļkungs ir publicējis pārskatu par viņa ministra kalpojumu gados paveikto. Tas nav viss, kas ir paveikts, bet varbūt galvenie, ko viņš vēlas izcelt darbi. Un aicinu ar šo arī iepazīties jums, cienītā Agnes Logins kundze, lai jums ir vismaz pamats, uz kā nodrošināt pēctecību, kad jūs uzņemsieties kultūras jomas vadību. Šodien arī viens no pamanāmiem kultūras nozares cilvēkiem, profesors Andris Teikmanis, augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs, teica tādus vārdus savā sociālajā tīklā, citēšu: "Paldies Naurim Puntulim par lielo paveikto darbu Latvijas kultūras lomas stiprināšanā. Abrīnoju nosvērtību un pacietību, ar kādu ministrs rīkojās, gan veidojot kultūra politikas dokumentus, gan īstenojot rīcību politiku kultūras jomā laikā, kad kultūra mūsdienu rietumu vai citās interpretācijās globālo ziemeļu telpā paliek par arvien politizētāku ideoloģisku uzskatu cīņu telpu. Šajā brīdī saglabāt Latvijas kultūras telpas vienotību, respektējot visus uzskatus un spējot sabalansēt dažādo kultūras realizācijas formu un spēlētāju intereses, nebija viegli paveicams uzdevums. Paldies vēlreiz par to, ka mēs joprojām varam sajust Latvijas kultūras telpu kā mums kopīgu un kā mūsu identitātes vienojošu stūrakmeni." Tik tālu Teikmaņa kungs. Es novēlu jums, cienītā Logins kundze, lai arī tad, kad jūs noslēgsiet savu ministras kalpojumu, jūs saņemtu līdzīgu novērtējumu. Un es aicinu jūs, skaidrs, ka jums ir ļoti laba izglītība un pieredze laikmetīgajā kultūrā un kino jomā, bet es aicinu jūs tiešām būt ministrei, kas savā darbā ir iekļaujoši, kas aptver lielo, plašo kultūras nozari ar dažādajiem darba virzieniem. Vakardien, diemžēl, es jūsu Twitter kontā vēl neredzēju, kādas būs jūsu prioritātes. Arī šī rīta intervijā jūs tās skaidri nepateicāt. Es aicinu jūs balstīties uz valsts kultūra politikas pamatnostādnēm un turpināt to, kas ir iesākts pirms jums, cīnīties, iestāties par kultūras nozares profesionāļu atalgojumu, sevišķi
valsts koncertu organizācijās, muzejos, arhīvos, kultūras mantojuma institūcijās. Tāpat es jūs aicinu rūpēties par to, lai kultūras mantojuma saglabāšana, kultūras mantojuma atjaunošana varētu saņemt finansējumu. Tā nepaliktu tādā pabērnu lomā, līdzekļus varbūt novirzot laikmatīgās kultūras izpausmēm un tam, kas jums varbūt iespējams ir tuvāks vai progresīviem. Es aicinu jūs turpināt kultūras mantojumu atbalstīt un arī sakrālā mantojuma finansēšanas programmu. Es ceru, ka finanšu ministrs kungs arī tam sekos līdzi, kā finanšu ministrs, lai no kultūras ministrijas budžeta tāmas nepazūd svarīgas pozīcijas un nepazūd tajās finansējums. Es negribu vispār kavēties pie tā, ka jūs, diemžēl, Rīgas pašvaldībā, kad mēs bijām kolēģi, jūs neatbalstījāt ātrāku sovietisko un krīvisko ielu nosaukumu pārdēvēšanu, un arī kāds no jūsu kolēģiem pat izteicās, ka viņš pieķēdēsies pie tā okupācijas staba Pārdaugavā, ja to gribēs nojaukt. Es ticu, ka tas paliks pagātnē. Jūs tagad esat tiešām arī pateicos un ar cieņu uzlūkoju jūsu tādu drosmi no pašvaldības Rīgā uzreiz doties uz kultūras ministriju. Novēlu jums tiešām, lai jums ir laba komanda, kura palīdz pārredzēt visu plašo kultūras lauku un darīt labāko, kas šajā laikā ir iespējams. Aicinu jūs arī būt prasīgai pret Sabiedrības integrācijas fondu un īstenot arī šajā aspektā to iekļaujošo attieksmi, par kuru jūs vēlaties iestāties. Sabiedrības integrācijas fondam ir tiešām jākļūst iekļaujošākam un turpmāk jāatbalsta arī konservatīvi un klasiski, filozofiski ievirzīti Latvijas mēdī, tādi kā portāls teles.lv. Diemžēl SIF līdz šim ir atteicis finansējumu. Šogad esmu atteicis. Attiecībā uz mēdījiem šorīt intervijā teicāt, ka gribat saglabāt saturu svešvalodās. Protams, ka angļu valodā ir jāsaglabā LSM versija, bez šaubām. Kādēļ jūs gribat saglabāt krievu valodā LSM? Es nezinu. Kā zināms, tad statistika saka, ka Latvijā cilvēki zina latviešu valodu vairāk nekā 90%. Un padomājiet lūdzu arī par to, ka Latvijā ir poļi, ir ukraiņi, ir baltkrievi, ir igauni, ir lietuvieši. Kāpēc ir jābūt tikai krievu valodai, ja vēlaties tad mazākumtautību valodās? Iesaku jums pirmo darbu, ko jūs mediju jomā darāt, prasīt, lai LSM savu šobrīd rus.lsm.lv nekavējoties pārdēvē mazākumtautību.lsm.lv. Tā kā man ir nedaudz laika vēl, es vēlos arī pakavēties pie tā, ko jūs rakstāt valdības deklarācijā par tādā jēdzienā kā pārkopdzīves regulējums. Es aicinu jūs skaidrot, ko jūs ar to vēlaties sabiedrībai piedāvāt Latvijas tautai. Līdz šim tas skaidrojums ir kaut kā izpalicis, vismaz deklarācijā, vai arī intervijās, kas pavada šo deklarāciju, tas bija jāskaidro, vai arī jūs varētu šodien nākt šeit skaidrot. Bet ir žēl, ka pirmkārt es vēlos tiešām no sirds teikt, un tas ir tas, kā es jūtos, ka Evika Siliņas kundze, es ļoti novērtēju jūsu drosmi šajā laikā uzņemties veidot tik grūtu valdību. Jūs to uzņēmāties, tiešām paldies jums par šo drosmi un apņemšanos. Ļoti cienu jūsu politiķas izvēli uzņemties to, kad neviens no jaunās vienotības vīriešiem kungiem to neuzņēmās. Bet es jums novēlu arī drosmi tomēr valdības deklarācijā, vismaz rīcības plānā ierakstīt, ka jūs arī stiprināsiet un atbalstīsiet laulības institūtu Latvijā. Jo 110. pantā Satversmē mēs lasām, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību, savienības ar vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērnu tiesības. Jā, diemžēl vārds laulība arī jūsu deklarācijā šobrīd nefigurē. Toties ir šis pārkopdzīves regulējums, un tas nav skaidrs, kas tas būs, vai tas būs civilās savienības likums 2.0 vai deklarētais mājsaimniecības likums. Un, ja paliek šāds formulējums, tad tur tiešām rasties bažas, ka jūs grasāties iejaukties cilvēku privātajā dzīvē. Kā zināms, ANO cilvēktiesību deklarācija runā par 12. pantā par privātās dzīves un ģimenes neaizskaramību. Tas būtu jārespektē.
Noslēgumā vēlos arī veltīt dažus vārdus par sirdsapziņu un par politisku izdevīgumu, par frakcijas disciplīnu, par koalīcijas disciplīnu. Redziet, pieminētā ANO vispārējā cilvēktiesību deklarācija, kur ir apritē 75 gadi, decembrī balstās dabisko tiesību principos. Tāpat dabisko tiesību principos balstās arī baznīcas sociālā mācība, katoliskās baznīcas sociālā mācība plašākai. Un pirms nedēļas apritēja 30 gadi kopš dienām, kad Latviju apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II. Un viņš toreiz Latvijas universitātē tieši savu uzrunu veltīja šai baznīcas sociālajai mācībai. Un es arī zinu, kolēģi, ka mūsu vidū ir šeit vairāk dāmas un kungi, kuriem kaut ko būtiski nozīmē piederība kādai no kristīgajām konfesijām. Arī Romas katoliskajai baznīcai, bez kuras bagātīgā kultūras un intelektuālā mantojuma man vispār ir grūti iedomāties rietumu civilizāciju un arī Latvijas nacionālo kultūru. Un es jūs aicinu, kolēģi un Zaļo zemnieku savienības frakcijā, Jaunās vienotības frakcijā, un ikvienu, kam kristīgās vērtības vai kristīgā pārliecība kaut ko nozīmē, pārlasīt vēlreiz baznīcas sociālo mācību, pievērst uzmanību tam, kas rakstīts 227. artikulā. Šis dokuments ir atrodams tiešsaistē PDF, un es citēšu šo 227. Iespējamā faktiskās kopdzīves juridiskā pielīdzināšana ģimenei diskreditētu ģimenes modeli. Ģimene nevar īstenoties nedrošās attiecībās starp personām, bet tikai pastāvīgā savienībā, kas sakņojas laulībā. Tas ir derībā, kura noslēgts starp vīrieti un sievieti, un kuras pamatā ir apusējuma brīva izvēle un kura ietver pilnīgu laulāto kopību, kas vērsta uz pēcnācēju radīšanu. Citāta beigas. Tas, kas būtiskākais šeit ir pateikts, ka, ja valsts ievieš kaut kādus partneru attiecību regulējumus, tie nedrīkst nostāties vienādā statusā ar to, kāds jau ir laulībai. Kāds laulībā ir jau pirms valsts dibināšanas, kāds laulībā ir, izejot no dabiskajām tiesībām, savstarpējās dzimuma komplementaritātes un kultūras tradīcijām, kurām pateicoties vispār Latvija pastāv un latviešu tauta ir pastāvējusi līdz šim laikam. Rīkojieties saskaņā ar sirdsapziņu, nevis ar koalīcijas vai partijas disciplīnām, jo sirdsapziņa un vērtības ir tās, kuras pastāv pāri laikam, turpinās visā jūsu dzīvē, arī ārpus Saeimas, bet politiskais izdevīgums, tas ir īslaicīgs un pārējošs. Un vēlētāji, kuri ir sagaidījuši konservatīvu nostāju, to ļoti labi redzēs un izdarīs attiecīgus secinājumus un lēmumus. Noslēdzot vēlos arī pateikties par šo 9 mēnešu periodu, ko varēju šeit strādāt, kalpot deputātu darbā. Tas ir bijis ļoti vērtīgs manā dzīvē. Pateicos jums par sadarbību ikdienā komisijās, visām domapmaiņām, arī kopīgiem svētbrīžiem, ko varējām atzīmēt ceturtdienās. Un tā kā mums uz valsts robežas arī ir tā situācija šobrīd sarežģījusies, es vēlos arī šajā brīdī izteikt lielu pateicību Latvijas robežsargiem, bruņoto spēku karavīriem, Latvijas zemesargiem par viņu rūpēm, sargājot mūsu drošību, un lielu pateicību arī instruktoriem un virsniekiem par viņu nenogurstošo darbu. Novēlu mums katram, jums šeit Saeimā un arī tiem no mums, kuri dosimies atpakaļ uz iepriekšējiem darbiem, vienmēr izvēlēties patieso, labo, skaisto un par to iestāties un izjust bijību, svētu vērtību un nemainīgu patiesību priekšā, kāda ir mūsu Latvijas valsts, latviešu valoda, nacionālais kultūras mantojums. Un arī tas augstākais, ko mēs apzīmējam, ir vārdu Dievs, kurš mums dod laiku dzīvot un rūpēties par to, kas mums ir uzticēts. Dievs svētī Latviju!